Labdien! Šodien mēs esam pulcējušies Madonā uz kafiju ar politiķiem. Kafija ar politiķiem – tā ir līdzdalības metode, kurā dažādas iedzīvotāju grupas sanāk kopā un diskutē par sev aktuāliem jautājumiem. Kopā ar politiķiem, kopā ar pašvaldības darbiniekiem. Kāpēc vai vispār Madonai būtu jākļūst par zaļāko pilsētu novadā? Ko Madonas pašvaldība, ko Madonas iedzīvotāji iegūst no zaļas pilsētas statusu? Dabas dotā Madonas pamatne, dabas pamatne Madonai pati par sevi ir zaļa, un mēs esam mantojuši to no dabas ļoti zaļu, un arī daudz darījuši, lai viņa arī turpmāk tāda būtu, bet vēl ko darīt mums ir krietni daudz, kā cilvēkiem, kā sabiedrībai. Grupas ietvaros daudz par to runājām, ka mums ir ļoti svarīga tieši kopiena, iedzīvotāja labsajūta. Ir svarīgi domāt par zaļu pilsētu. Noteikti ar to mēs varētu arī jaunus iedzīvotājus teritorijai piesaistīt. Šajā diskusiju grupā mēs meklējām jēdzienu zaļa pilsēta, ko nozīmē zaļa infrastruktūra, un vai mēs tādi esam, vai mēs tādi varam būt, un vai mēs tādi gribam būt. Tāpēc esmu arī šeit, lai aktualizētu tādas lietas, kas ir tieši pieejamība, Madonas smukums. Jā, Madona tiešām ir zaļa. Madona ir tās apkārtne ir fiziski zaļa, pilna ar dabu, tīru sakoptu dabu, tāpat ir pilsēta, bet skaidrs, ka pie šīs zaļā var strādāt vienmēr un daudz un par dažādas dimensijas. Kā piemēram zaļais turisms, kas noteikti būtu virziens Madonas novadam, vairāk aktivitāšu, vairāk noglabāt un nepiesārņot dabu, lietas ūdeņu savākšanu, notreizē izmantošanu, tāpat saules baterijas un viedās tehnoloģijas. Tur ļoti daudz un dažādu dimensiju tam zaļajam, bet tas, ka mēs uz zaļā kursa esam, tas ir viennozīmīgi.